Viena tava ziņa un es atkal lidoju. Bet ko tas vispār nozīmē? Es atkal nesaprotu neko. Tavs vārds uz ekrāna un istaba pēkšņi šķiet gaiša. Šī sajūta krūtīs ir silta, bet tajā pat laikā tik baisa. Viens tavs vārds, viens tavs hei, un es lidoju kosmosā. Bet pēc sekundes krītu, jo prāts sāk spēlēties haosā. Man ir tik labi, ka tu vienkārši paskaties manā virzienā. Bet ko es lai domāju, mana loģika atrodas drupienā. Kā viens cilvēks var iedot tik daudz un tajā pat brīdī atņemt prātu. Es gribu spērt soli tev klāt, bet bailes man liek stāvēt blakus. Pazaudētais es šajā tavā signālā. Tu iededz mani gaismu, bet es tai mani tumsā. Tik reālā, tik labi būt tavā tuvumā, bet tik sasodīta bailīgi būt klāt. Es nezinu, ko domāt, es nezinu, kā tālāk sākt. Pazaudētais es vienā tavā frekvencē. Tu man saki vienu, bet es starp rindiņām izlasu citu. Es mēģinu saglabāt vēsumu, bet atkal jau garām situ. Mēs esam kā divi vadi, kas saslēgti pilnīgi uz īso. Gribu izsest tavu numuru, bet rokas pašas to pīto. Tavs kontakts ir dopamīns, ko man laikam nevajadzētu ņemt. Es nespēju izlemt, gribu tevi aizbēgt vai tevi sev lemt. Kā lai atrod sevi, ja tu mani tik viegli izjauc pa detaļām? Šis stāsts manā galvā jau atkal sadalās pa daļām. Pazaudētais es šajā tavā signālā. Tu iededz mani gaismu, bet atstāj mani tumsā. Tik reālā, tik labi būt tavā tuvumā, bet tik sasodīti bailīgi būt klāt. Es nezinu, ko domāt, es nezinu, kā tālāk sākt. Pazaudētais es vienā tavā frekvencē. Pazaudētais es. Pazaudētais es. Ir tik labi, ir tik dīvaini. Kurš no mums spēlēs? Vai esmu pazaudējis tevi vai sevi?